Es domāju, tas ir vislielākais mīnus boksā. Viens grib pierādīt kaut ko citam sparingam. Bija decembris laikam paredzēta cīņa ar Dominiku Dīkstu. Tavs vārds no pieteikuma pazuda. Dīkstis uzprasīja, davai, gribi kauties? Es saku, nu jā, kāpēc ne? Cik es pētījis, neatrod tev amatieru cīņu? Nav, amatieru cīņas vispār nav. Man visas cīņas ir visu laiku uzvarētas. Visas. Ar kādiem vēl top bokseriem tu esi sparingiem? Esiet sveicināti, dargie skatītāji! Mums šoreiz kārtējā saruna ar bokseriem. Un bokseru sadaļā, gatavojoties King of Kings studiju no februārī, pie manis ir Jaroslavs Rozenbergs. Pareizi? Rezebergs. Jā. Bet daudz, ko figurēja tavs uzvārds kā Rozenbergs. Jā, visi to domāju. Tas ir tā gramatiska kļūda, tāpēc kā Rezenbergs, arī viņi dažreiz saka Rozenbergs. Saku, nē, man ir Rezenbergs. Tas nav mans īsti uzvārds, tas ir man patē uzvārds. Jā, man īsti uzvārds būs Gaponovs bija, kas bija maz, un pirms tam bija vēl citāds arī. Tad tu bijuši vairāk uzvārdu tavā dzīves gājumā? Man bija pirmais mammas uzvārds, pēc tam viņi... Kāds bija mammas uzvārds? Viņai bija Isakovs, Aha. jā. Pēc tam man iegāja viņa precējušies un tā, un man bija Gaponovs. Jā. Un pēc tam viņi ar mani tev sašķirās un iepricinājās ar patēvu. Un tagad Rezebergs bija, jā. Ok. Ļoti interesanti. Bet tu droši vien bieži vien ir tas, ka tas miseklis ar uzvārdu, jo, ja nemaldos, pat bokseri kā vienu brīdi pat bija Rozenbergs. Bija. Man vajadzēja arī labot viņam teikt, ka jāizlabo. Bet pasē tev ir Rezebergs. Rezebergs, jā. Pasē Rezebergs, bokserē, ka tagad Rezebergs arī. Redzu, jā, to es redzu. Jo man bija tāda nedaudz šoks, es atveru bokseru, pagaidu, bet tev taču Rozenbergs, kāpēc ir Rezebergs? Bet šis jautājums ir šobrīd atbildēts. Kā vispār, kur tu izaugi un kā, teiksim tā, šo te interesanti, jo tu pat uzvārdu iesāki, bet kā tev tā, kā tu, lai mēs saprastu, kas tu tāds esi, jo, es domāju, lielai daļai no auditorijas tu esi jaunaklājums, jā, tev jau 34 gadi, tu esi profesionāli boksā aizdījis 4 cīņas, viena pat ārpus Latvijas valsts robežām, dzīvo Anglijā, bet tas ir viss, ko mēs pa lielam par tevi zinām. Kur tu uzaugi un kā tu nāc sportā? Pirmos 6 gadus augu Daugavpilī ar vecmāmu. Jā, tāpēc, ka mana mamma trenējas volejbolā, viņa ir, kā to pateikt, viņa ir sarkanais diploms volejbolā. Viņa ir pirmā Eiropas čempionāte, viņa ir. Tagad viņa ir bilde vai ir Daugavpilī volejbola skolā. Pēc viņas neviens nepaņēmā ar Latvijas Eiropas čempionātu, neviens. Tas no turienes. Tad viņa trenējas, es augu ar vecmāmu, pēc tam mēs pārbraukām uz Vangažiem. Un es dzīvoju Vangažos līdz 8. klasei. Trenējos ar futbolu, judo, visu, ko varēju taisīju. Tāpēc, ka man ir tās hiperaktīvs bērns, zini. Visur man ej tur, gribi tikai ne mājās, zini, lai nebūtu pat traki. Es esmu viens no 3 bērniem. Es esmu vidējais bērns, un man vēl ir 2 brāli, viens mazāks par mani, viens lielāks par manīm. Ko vēl? No Vangažiem. Pēc tam aizbraucām uz Rīgu pēc 8. klases. Saku iepazīstināt ar visiem tiem čomiem un tur. Skolā arī aiziet prom, zini, negribas strādāt. Ko pēc tam? Bet skolu pabeidzi? 9. klases, jā. 9. klases, jā. Pēc tam gribēju aizēju pa pavaru. Man grib gatavot ļoti iepatīkās. Aizgāju studēt pa pavaru. Bet es esmu tāds cilvēks, es gribu darīt ar rokām visu. Es nevaru sēdēt un klausīties un pierakstīt un to. Es saku, davai ejam, tu man parādīsi un es te uztaisīšu. Un viņi saka, nē, visu vajag to. Un es saku, ziniet ko, es domāju, ka man Latvijā nav ko ķert. Es aizbraukšu uz Angliju, paskatīšos, kā ir valsts, uztaisīšu kādu naudu tur un tur. Aizbraucu pirms tur uz Angliju, strādāju tur. Kad tu aizbrauc? 2011. gadā. Aizbraucu uz Angliju. Jā, viens. Cik tev bija gadi? Man bija 20 tikai. Un man bija 40 lati kabatā.
Okay. Tad vēl Lati bija? Jā, vēl Lati bija. Jā, es aizbraucu tur. Bet, man liekas, 2011. gadā mēs tā kā pārmainījām to valūtu uz eiro. Pēc tam, Jā, kaut kādā, kad kura es mēs... braucu, Jā. vēl bija Lati. Jā. Es aizbraucu tur, 40 Lati, samainīju tos funtiem. Man iznāca vairāk funtus. Jā. Tāpēc, ka Lats bija vairāk nekā Jā. funtus, to es gados. Jā, samainīju, ko mani draugi tur satika. Un man vajadzēja darboties lidostā. Jā, tur arī ar ēdieniem un to. Bet man angļu valoda bija ļoti vāja. Ļoti vāja angļu valoda bija. Nevarēju tā parunāt normāli un tā. Un viņa saka, nevaram tevi paņemt. Un es domāju, ko tagad darīt? Aizgāju mašīnas mazgāt. Jā. Sāku mazgāt mašīnas, pacēlu angļu valodu. Un pēc tam prasīju manam vienam čomam. Viņš ir arī no Vangažiem, pēc tam viņam ir radinieki Vangažos, un viņš arī Rīgā dzīvojām, mēs tā bijām draugi. Un viņš saka, ko tu vari makaronus uzgatavot? Es saku, varu makaronus uzgatavot. Un viņš saka, davai brauc pie maniem, pa šefu tevi taisīsim. Es saku, davai. Tas bija vislielākā, bet visforšākā kļūda. Jā. Tāpēc, ka es tur aizbraucu, es domāju, kā gatavot, ir viegli, viss zini. Nē. Tas bija vislielākais ekstrīms manā dzīvē, tas ir virtuvē. Tas ir prosta šoks. Tu strādā pa 16 stundām dienā. Tev vajag atnākt 8 no rīta sagatavot visu, tāpēc, ka tur ēdieni visi nav kā sasaldīts nekas. Tev vajag visu nogatavot, tev vajag pusi pagatavot to rīstus, tos pasta, tev mašīnu taisa jaunu, tev ir fresh tas pasta, tev vajag to, galva, karuč tā, iet ar to virtuvi. Cik ilgi tu noturēji šajā darbā? Noturēju 10 gadus. 10 gadus tu biji pavārs? Jā, 10 gadus biju pavārs. Bet vienā aiztuvē? Nē, es strādāju vienā, tur pie Jamie Olivera restaurācijā. Viņi man arī gribēja aizsūtīt uz Krieviju, atvērt restaurācijas, trenēt šefus, tāpēc, ka es varēju runāt krieviski, angliski, poļu. Es tagad 5 valodas varu runāt. Okay. Un viņi saka, davai aiziesim tevi tur. Bet man bija labāks piedāvājums aizbraukt no Oksforda uz Londonu un būt pa ārēja šefu. Okay. Tāpēc man bija 11 tādas, nevis kā restorāns, bet mums bija tādi, kā to pateikt. Aiztuves? Nē, tur bija iekšā zāles, kā liels tāds, kā to pateikt. Saka angliski kāds ir. Healthy club. Tas ir lielais, kā ne tikai zāle, bet tur viss ir. Mums ir kompjuteri, tur bija Okay. Zāle, tur ir studija, masāža, arī saunas, liels baseins. Tur ir kā liels kompleks, kā sporta kompleks. Jā, tas būtu tas vārds. Sporta kompleks tāds liels, un viņi atver tur arī virtuves iekšā. Un mēs darbojamies, es darbojos ar Soulmate Food. Tas pirmie, kuri sponsorēja Anthony Joshua pirmos tos faitus, arī Conora McGregora pirmos tos soļus. Un mēs koncentrējamies tikai ar ēdienu, kurš tev var uztaisīt vairāk muskuļus, vai tu gribi balance dieti, vai tu gribi nomest. Bet tas tā kā sporta, sporta virziens? Čista sporta virziens ēdieni bija. Un man tas patika, es saku, davai, un es viņam parādīju, ko es māku, ko es taisu. Viņi saka, davai, un pēc 2 nedēļām es jau braukāju pa visu Londonu un skatījos, kā viņi tur gatavo, kā viņi taisā. Ja viņi nedara, kā es gribu, vajadzēja viņam iespējas bišku. Jā. Jā, un tā, to pastrādāju pēc tam. Bet klausies, man ļoti interesanti, tu sāki, parastā ēdnīcā, vārīji makarons, kas varbūt, uztur speciāli skatītos, nav varbūt tas pats veselīgākais. Jā. Un tad pēkšņi no tā neveselīgā pārlec uz veselīgo. Kā tev tas nebija kultūras šoks pārlecot no tu vienas vietas uz otru? Nē, tāpēc, ka, zini, mēs visu laiku, kā es trenējos, kaut ko darīju, gāju uz zāli, ka netrenējos tā ar boksu vai ar kaut ko nodarbojos. Visu laiku man tas gribēju zinu, ko tu ēd, tas tevi taisa kā cilvēku arī. Ja tu ēd visu laiku kaut kādus McDonald's vai to, vai kādus padaudz sviestu ieber tur, un tas nav labs pie mums arī. Un es tā sācu domāt, ko es ēdu mājās. Viņam es rādīju arī, var tā un uztaisīt. Un viņš saka, davai. Un mēs arī picu taisījām no, kā to pateikt,
cauliflowers. Kas tas būs latviski? Tas pats, kā brokoļi, bet tikai balts. Ok, nu tas ir puķkapas. Puķkapost. No viņas mēs picu taisījām. Es taisīju no viņas base, bez Jā. olēm, bez nekā. Ok. Tikai bišķiņ milti iekšā un to. Un tev tas sanāk tā kā fresh pizza, pēc tam mēs taisījām no bieti. No bietes taisījām tādas grozdiņas, iekšā salātas beram. Mēs tur daudz ko taisījām. Arī ņemam tādus ēdienus no taizemēm, ja? Skatījos, ko mēs varam noņemt un ielikt iekšā, kas būs labāk tevim. Jā. Ja? Un skatījāmies ar to, un pēc tam tu varēji mūsu kafejnīcē iziet. Tev nevajadzēja neko zināt par ēdieniem. Mums bija square, kvadrāts, Jā. tas, ka tu gribi izaugt. Jā. Mums bija 0, tas ir balans diete. Mums bija 3 stūris. Jā. Ja? 3 stūris, ka tu gribi aiziet uz leju, ka tev gribas Svaru mest svaru. Nu, un tu aizēji, tas es zinu, tas man iedos vairāk kā olumbaltumvielas vairāk, tur būs mazāk, tur būs moškā vairāk karbs, zini, tas. Nu, tā iepatīkās man tur strādāt, un pēc tam es vispār saku, tas virtuves, un saku, nē, man bija draugs no Daugavpilī. Un viņš saka, es redzu, ka tu boksē, saki trenēties, aizbrauc pie mums. Un ko tu domā, ko es tur iepazināju? Alsiestu, Albertu. Aha. Jā. Un, Es apsit, tie skatītāji, kas nezin, tas ir bijušais Maira Brieža menedžers. jā. Un iepazinājos ar viņu, un kad es saku trenēties, pirmo treniņu viņš paskatās, un viņš saka, tu siti kā zirgs. Mēs tevi tošņā ņemam, davai, vēs savas mantas un pakrāmies tev Southamptonu no Londonā. Es saku, tāpēc, ka es gribēju visu laiku nodarboties kādu sportu, ar kādiem cīņām. Bet, pakoriģē, ja es kļūdos. Sportam tu pievērsies, No bērnības. bet boksām tu pievērsies principā no 30 gadu vecuma. Nu, gandrīz, 26, 27. Tā, Bet tas šis piedāvājums no siestas nāca tad, kad tev bija 30 gadu. Nu, vai... Nē, bišku agrāk. Agrāk? Mēs jau trenējamies, viņš vēl bija ar briedi, kad mēs, viņš taisīja to Ali trofeju štetē Latvijā. Tad es ar viņu iepazinājos. Pirms tam, un viņš man arī saka, davai atbrauc. Es saku, ne, man darbs tur bija, tad es nevarēju tā atbraukt. Un, es sāku trenēties ar boksu, nodarboties tā 26, 27 gados, jā. Bet boks tev uzreiz kļūpa kā profesionāla nodarbošanās, vai tu tomēr kaut ko dara arī paralēli? Es strādāju vēl. Jā, paralēli. Bet vairs virtuvē ne? Vairs virtuvē ne. Es saku strādāt, zini, kur iedienas piegādē. Tāpēc kā Bolts, bet mums ir Deliveroo. Jā. Un es saku ar Ričuku braukāt. Tāpēc, ka man, iepatīkas sports, zini, un ko es patrenējos no rīta, pēc tam iesēdos Ričukā, pabraukāju, tos iedienas iedevu, pēc tam atkal vakarā uz treningu, un pēc tam atpušos mājās. Bet kā mentāli? Tomēr, tev bija status tomēr tāds vadošs amats, un tagad tu esi vienkārši piegādātājs. Nebija tā, ka tāds lūzums tāds, ka man bija tāda ietekme, tagad es, maziņš posmiņš ķēdītē. Bet tu jau tā lieta, es skatījos visu laiku uz sportu. Es visu laiku visiem teicu, strādāt var atnākt 40 gados atpakaļ uz to virtuvi un strādāt atkal pa pavaru. Ja tu visu laiku gatavo mājās arī tur tev nepazudīs tās, ka tu vari gatavot. Zini, tāpēc, ka tu saki skriet, tu zini, kā skriet. Ar riteni vienreiz pabraukā, zini, kā braukāt ar riteni. Virtuvē tāpatās. Bet, labi, tas ir nedaudz savādāk, ka tu iemācies kaut ko, bet tu esi, kā tu teici, 10 gadus tur nostrādāt, tu teici, tev līdz kaklam tas bija. Jā. Bet kā tagad tev ar gatavošanu? Tu mājās labprātīgi gatavo, vai tomēr, ka tu esi mājās, kad ir iespēja pasūtīt kaut ko, tu pasūti, vai tomēr pavada laiku, ko, nezinu, apskaties kaut receptu un mauc kaut ko? Man ir tā jau lieta tagad ir. Es varu no Roltona tev uztaisīt tomjamu. Tu jau tā lieta. Kad tu pastrādāji pa pavaru, mēs zinām, kā no vienkāršas ēdienas uztaisīt abaldienu, tādu ofigienu ēdienu. Un tev tas neaizņems ne laiku, neko. Un man ir visādi tagad mājas, man ir tā aerogrils, man ir speciāls tāds aparāts arī, kur
man rīsus gatavo 5 minūtes. Ja, tas ir speciāls tāds kā pressure cooker, es nezinu, kā latviski būs. Nu, gan jau jā, tie, kas jā. skatās, zinās, varēs Viss man iztulkot. tur ir, jā. Un mājās, dēļ sevīm es ātri kaut ko pagatavošu. Ja, bet kad man draugi jābūt, tu man atnācis pie Ciemos. pasēdēt pa ciemos, nu, tad es būtu, ko tu gribi, es visu varu uztaisīt. Jā. Un es paprasītu tev, ko tu gribētu paēst, teiku vai to. Un es tev būtu ļoti garšu. Nekārdini man. Turpināsim ar boksu. Labi, tu nonāci zālē, nonāci pie alas iestas. Tev uzreiz bija mērķi, kurus tu gribi sasniegt, jo tomēr vienalga tu zināmā vecumā, jo cik es esmu pētījis, neatrod tev amatieru cīņu. Nav, amatieru cīņas vispār nav. Nebija. Mēs sākam, man bija tikai atvērtais rings, kā Anglijā tas sāca white collar fights. Tas tipā bez licencēm, bez nekā. Man bija tas 4 cīņas. Nu, to var ierakstīt kā amatieru cīņas. Jā, bet tas nav nekas. Tas kas nav ir 4 nekas, cīņas? jā, kas ir 4 cīņas. Tas nav nekas vispār. Un viņi redzēja, kā es gribu iedot sportam, kā es gribu tur kļūt. Alberts arī palīdzēja, kā varēja, bet pēc tam viņam tas sākas ar briedi. Viņam arī nebija tik daudz laika. Viņam vēl bija citādi bokseri. Un viņš tur man Genādijs trenēja visu laiku, un mēs sūtām mani uz tiem white collar eventiem. Zini, es biju Queensbury, arī boksēju Eurosportā, kad bija viņi vēl rādīja Eurosportā. Queensbury man bija 2 cīņas. Tu Queensbury izgāja, tas domā tur zem Frank Warren vai? Jā. Tas bija, bet viņam ir tāds Queensbury Promotions, kur tu cīnies, tipā, kā tur tas nav amatieru, bet tas ir white collars viņam, un viņi arī no tiem Utmā atnāca no turienes. Tas tagad heavyweight bokseris. Viņam arī nav amatieru cīņas. Kurš tas ir? Es nevaru tā uzreiz norēģēt. Viņš tagad nav tik svarīgi. Jā. Tas varbūt nav tik svarīgi, jo šobrīd mums galvenais akcents uz tevi. Bet pēc tam cīņām, tām 4. Kāds tev bija tur rezultāts? Viss uzvarēja vai? Man visas cīņas ir visu laiku uzvarētas. Visas. Tad tev dzīvē ir bijuši 8 cīņas. Jā. 4 pro un 4 šīs te amatieru cīņas. Jā. Amatieru cīņas, tāda white collar, tie amatieru cīņas visi nokauti bija. Tāpēc man saka, ko tu te dari, tev vajag iet uz augšu. Es saku, man vajag kaut kādu palīdzību, tāpēc kā jūs zināt, kā profesionāls boks, tev vajag, ja tu gribi cīnīties ar kaut kuru, tev vajag viņam samaksāt. Tāpēc, ka tu viņu ķer no reitingiem no augšas, un neviens negrib tevi cīnīties. Tev vajag menedžers, respektīvi. Jā, un man nebija ne menedžeru, neko, tāpēc, ka Alberts bija viņam pa daudz, un viņam tā ABA pro arī tagad aizgāja. Es pats, uz ko es aizbraucu uz Latviju, uztaisīju visu tos licenzi, visu to pārgāju, visus doktorus, visu uztaisīju, un pēc tam man vajadzētu būt cīņā ar vienu, ar otru, viņi neatbraucā, un man pirmā cīņa bija ar Igaunieti. Jā, tas bija vispār minūte 30 arī ar body shots un viss. Aizgāja, pēc tam es aizbraucu uz, atradu sponsorus, kuri man palīdzēja ar naudu, ar transferu, ar pretinieka apmaksāšanu, ar visu to. Un es aizbraucu uz Spāniju, uz Valenciju. Tā bija otrā cīņa. Tā bija otra cīņa, jā. Es aizbraucu uz Spāniju, uz Valenciju, vinēju viņu tur pa punktiem, visu 4 raundus, tāpēc, ka es gribēju paskatīties, ka es varu vispār elpot vai ne. Un parādīju ļoti skaistu cīņu, viņam patika tur Spānijā, visi bija forši. Pēc tam 3. cīņa, jūs jau bijat uz Adažiem, atceraties, man vajadzēja viens anglis. Es viņu gāju, pēc tam viņš saka, viņam ir deguns salausts, un tās, bet viņi tipā atradis maiņu. Es saku, labi, forši, tad atsūtiet man viņu, es nopirksim viņam biļeti, lai viņš atlido. Viss klusums. Viņi atsūtīja man dokumentus, nopirkam viņam biļeti, visu. Atbraucu Rīgas aeroportā, gaidu stundu. Pēc vēl aizgājas tās lidmašīnā aizkavējās. Labi, gaidām. Visi izgāja. Es jau gaidu vēl, neviens nenāk. Vēl 20 minūtes gaidu, neviens nenāk. Es panācu pie robežniekiem. Es saku, sveiki, es varu paskatīt, ja tās cilvēks ir tur. Saka, Stori, mēs nevaram tādu informāciju tev dot.
Moška, tu viņu gribi nogalināt. Es saku, nu, ja viņš neatbrauks, es taču viņu nogalināšu. Viņš saka, kas notika? Es saku, nu, man vajadzētu būt profesionāla cīņa un tā un tā. Viņš saka, nē, visu, lidmašīna ir tīra, neviena tur nav. Es saku, ok. Aizbraucu, tad es uzvanīju srāzu Reinisam, kurš stājušies šovu, un Kasparam pateicu, ka netlidoja viņš. Jā. Vajag menedžeram zvanīt. Tad mēs zvanījām menedžeram, tās un tās. Un tad to izglabāja to trešo cīņu Gints. Jā. Viņš iegāja iekšā, viņam vajadzētu būt MMA cīņa vispār, un viņam arī nebija pretinieko MMA. Un viņš saka, nu, davai paprovēšu boksā. Mm. Nu, izgāja, nokautēja viņu, un viss. Un pēc tam Pēdējā cīņa. pēdējā cīņa Kelkeja Atceta. bija ar Angliju, jā. Bet vēl nesen parādījās informācija, ka tev, tas bija, kas bija decembris laikam, ka tev ir paredzēta cīņa ar Dominiku Dirksti. Un tad pēdējā momentā tavs vārds no pieteikuma pazuda. Kas tur notika? Ja, tur viņi man tikai uzprasīja, man Dirkstis uzprasīja, ķipā, davai, gribi kauties? Es saku, nu jā, kāpēc ne, tur un tās un tās. Bet pēc tam, kā es paskatīšu tā šovu, kas viņi to darīja un kas tās būs, es teicu, sorry, es nevaru tā jau piedalīties. Man ir interesēts profesionālais sports. Nevis kā, atvainojiet pa vārdu, nu tas bija cirks tur. Viņam atveda divus maisus, vienu ar vienu sitienu, otru sitienu. Viņš daži nekāvās ar viņam vispār. Nu, un pelnīt tā naudu, braukāt, pelnīt čista naudu, es nesmu tāds. Man interesē, es gribu pacelt boksu. Latvijā, pasaulē, nezinu, možda, ka es neesmu tāds, jā, bet tas ir mana kā misija, zini. Es gribu parādīt, kā latvieši var cīnīties, var taisīt šovu arī, un var būt ļoti labi. Ne tikai kā Rāls aizbrauca parādīja Antoņam Jārdam, kā mēs varam cīnīties, jā. Un es arī par tādu godu gribu tā aizbraukt tur un parādīt viņam arī. Jā, bet nu, te ir, es domāju, ka daudz tagad līdzjutēji tagad iet internetā, meklē, kas tu tāds esi un tā tālāk. Nu, atgādināšu, atkal uzsvēršu tavu vecumu, 34 gadi. Tas ir vecums, kurā jau, principā, jau būtu jau tuvu tam, ka tu esi savā pīķī. Bet, principā, tu esi tikai sācis pirms nepilniem 2 gadiem. Jā. Kā tev liekas, cik tev laiks ir, lai to visus savus mērķus realizētu? Boksā, es točnām boksēšu līdz 37, 38 gadiem. Es 3-4 gadi tev. Jā, 3-4 gadi. Un pēc šitiem 3-4 gadiem es domāju, ka, nu, pa Eiropas titulu točnām var pacīnīties. Tas nav problēmas. Un es domāju, ka IBF un IBO arī var pacelt. Kāpēc ne? 79 kilogramus light heavyweightā. Pusmagais svars. Jā. Nu, kā tu zini, IBF josta šobrīd, nē, tas ir super vidējā svarā, ir Jevgeņiem Aleksejam. Jā, super vidējā. Viņš ir 77, jā. Jā. Bet klausies, es tev klausu, tu saki, es mājās, tu dari to un šito. Kā tev dzīve ir starp Angliju un Latviju? Cik saprotu, šobrīd pa lielam uzturies Anglijā un uz Latviju atbrauc principā tīri sporta dēļ. Jā. Es, Anglijā arī trenējos, strādāju. Es esmu tās kā galvenais apsargs nakts klubā. Pagaid, tad tu vairs neesi velokurjers. Nē. Tu jau esi jau... Tagad, jā, velokurjers jau tas jau beidzās gadiem Tev izsakot līdzi nevar nemaz. Jā, pēc tam kāpēc es aizgāju pa apsargu? Tāpēc, ka stunda darbs un treniņi forši sajiet viss. Jā. Man visu dienu ir brīvu, un pa vakaru man tikai piekdienas, sestdien vajag aiziet, un ceturtdien, možda dažreiz kādi eventi, es varu vēl pacelt kaut kur darbu. Un uz futbola laukuma man ir sava komanda, Jā. Es un vēl 5 cilvēki, un mēs apsargājam futbolistus tieši iekšā. Okay. Ja kaut kurš ieskries, mums vajag viņu ķert. Pagaid, jūs lielās arī komandas apsargājat? Jā, es esmu Southamptonas lielākais security tur. Bet tev uzzināt, ka tu esi latvietis, nav tā, ka tev neko neprasa par Marianu Paharu, kurš savā laikā bija lielākais bombardieris šajā Southamptonā. Jā, viņi prasa, viņš taču spēlēja pa Southamptonu. Es jau tāpēc arī sāku, vai neprasīju par viņu? Viņi prasa tā un tā, mēs visu laiku pasmējamies, man ir arī tur vārdsargs, man ir labs draugs, kad viņš ir no īrijas tagad, viņš stāv tur vārtos. Mēs tā arī, kad pirms spēles pagāju, mēs pasmējamies tur, un viņi gaida manu ciņu arī tagad.
viņi Jā. skatīsies to televīzijā. Anglijā būs dažādas tos sporta barus, viņu arī ieliks Southamptonā. Manas cīņas būs tiešraidi. Tad principā var teikt, ka tu esi tur jau tā kā vietējais Southamptonā. Jā, to bišķi, kad tur bija arī taisījām Southamptona cīņas, es biju uz vienam billboardiem, es esmu tur. Southampton, tāpat kā maza kā Rīga, visus pazīst. Un tāpēc, kā arī ar manu darbu, kad es naktklubos strādāju, es iepazinos ar visiem. Es neesmu tāds, kā dažreiz citi domā, kā apsargi tikai. Nē, mēs draudzamies, taisām draudzības ar cilvēkiem un tā. Tur ir tāds teiciens. Treat people how you wanna be treated. Attiecies pret cilvēkiem tieši tā, kā tu gribi, lai pret tevi Jā. attiecas. Un tas atver visas durvis Anglijā. Visas. Jo tu esi pozitīvāks, jo... Jā, A, jo kā- pozitīvāk vēl labāk. Kā tev ir ar tām mentalitātes sabalansēšanu? Nu, tur cilvēki ir daudz savādāk nekā Latvijā. Bet tur ir arī tā, tur ir daudz latvieši, daudz krievi, daudz ukraiņu, daudz albāņu. Tur ir viss samaisīts tagad. Un tur ir tā, tev jābūt cilvēkam. Dari tā, kā gribu, lai tev to dara. Un viss. Tur nav neviens, viņi tur dzer, traki dzer. Un viņi tur tās tie futbola fani, viņi skraida to. Bet viņi necienas. Tur nav cīņas ārā. Tu moška redzēsi gadā, 5 cīņas tev būs gadā. Kaut kur viņi cīņas tur uz ārās. Jā, bet klausies, tev kā apsargam nācies kādreiz arī krustot dūrs ar Jā. šiem te futbola huligāniem? Kā tur Ar rezultāti? futbola huligāniem nē, tāpēc, ka viņi pazīst mani. Okay. Mūsējā firma, viņa stāv tevi ar muguras. Un ja tev ir problēmas, viņi pirmie aizies. Tur jau tā lieta. Viņi ir tev, kā draugi tur futbolu, zini. Tāpēc, ka tu apsargā viņu futbolistus. Tu apsargā viņus. Un, ja kad tev būs, viņi strāzu iet aiz tevim. Man bija vienreiz naktklubā, un viņi strāzu aizskrēja, Slava, ir kaut kādas problēmas. Un es saku, man 15 cilvēki stāv blakus jau. Es saku, nē, viņi točna. Es saku, jā, viss ir miers. Aha. Tad tur esi tāda laba komūna. Katrs dara savu lietu. Futbolu spēlē futbolu, apsargā. Fani it kā ir agresīvi, bet ne savā pusē. Ne savā pusē, nē. Viņi var pacinīties ar pretiniekiem. Viņi kliedz, bet kad viņi nāc ārā, viņi iet bāra un buhā kopā. Tur jau tā lieta. Viņi taisa tikai trokšņus un tās dziesmas, zini, viens otru apvaino, un pēc tām aizgāja, ja ir nešķirts, viņi aizgāja un dzer kopā. Klausies, kā tev ir ar šiem te angļu dziesmām, jo tu arī apmeklē tos pubus un arī esi iejūties visā tajā iekšā? Es vispār nedzeru, bet man ir tāds darbs, jā. Un es, kad viņi gandrīz visas tas futbola dziesmas jau zinu. Sweet Caroline. Jā, tās, protams. Tā jau ir klasika. Jā, tas ir klasika arī. Tysons aizēja uz to visu laiku, uz to dziesmu. Tysons Fury, starp citu, šo dziesmu pārdziedāja. Viņš pārdziedāja. Viņš pats iedziedāja šo te dziesmu. Viņam starp citu arī ir kopdarbs ar Robbie Williams. Tyson Fury. Jā, es to nezināju. Piezvan, man pasāstīja. Jā, bet Tyson Fury vienkārši izcils personāžs, viņš pēc katras uzvaras dziedāja, bet tā kā viņam pēdējās 2 cīņās nav bijis uzvaras, mēs neesam dziedējuši viņu ilgstoši. Vai tu kaut kā arī īpaši nosvin savus uzvaras? Vai pagaidām tam nav pienācis īstais brīdis un pietiekuši auditorija? Nav bija vēl tās brīdis, bet es, kad eju uz cīņam, man bija mans draugs, tur dzīvo Londonā, viņš ir arī no Latvijas, Mihails, un viņš repo. Un viņš veda mani uz pārām cīņām Anglijā tur. Tas bija tās amatieru, var pateikt, bet tas ir white collars, jā. Bet palielam tās ir amatieru cīņas. Bet tur ir 10 ounces cimdi arī. Ok. Jā. Tāpēc, ka profesionāls, bet tikai 3x3. Amatieru formula. Jā. 3x3, 10 uncijas. Bet uncijas 10, bet amatieru cīņa vai profesionāli cīņa. Jā. Tur jau tā lieta, tāpēc, ka tas nav licences, bez licencēm visi. Vai, ja tu bez ārsta zīmēm, bez nekā? Nē, viņi tev pārbauda,
Kā vispār tas ir iespējams? Bet tu atnāc, tev Tas tā kā bāra cīņas. pārbauda pirms cīņas. Nu labi, to pārbauda vienmēr. Arī lielajās cīņās pārbauda. Kaut vai tu īpaši pirms tam esi izgājis medicīnas. Jā, un viņi pārbauda tevi, kā tev ar galvu, kā tev ar visu. Paskatās to, Jā. pārbauda pulsu un Pulsu un viņi zina, ja tu nāc cīnīties, tu paraksti to, ka tu esi pats pats par sevi atbildīgs. atbildīgs. Jā. Bet jā, bet no Anglija jau nav Latvija, ja tā Nu godīgi. nav, bet tiem Tur es pat brīnos, ka kaut kas tāds tur ir iespējams. ir. Un viņi taisa, visi to taisa. Tāpēc Queensbury, viņam nav doktorāts nekas. Tu ieej, paraksti līgumu, ka esi pats par sevi atbildīgs. Viņi pārbauda, prasa, lietoja kādas narkotikas vai ko 3 dienas atpakaļ. 3 dienas, 4 dienas apakaļ 4 lietoja. dienas atpakaļ, jā, bet 3 dienas ne. Tā jau neskaitās droši kā Rīgā. Nu jā, viņi pārbauda, paskatās tev acīs. Un dažreiz es redzēju 5 cilvēkus manā tā neielādīja cīnīties. Viņam bija pa daudz vai pūs, vai viņi streso, vai viņi svīst. Asinsspiediens, jā. Nu jā, un doktors saka, nē, sorry. Okay. Un citādi dažreiz atved, nē, man ir tas no doktora papīrus, tāpēc, ka viņam ir liels tāds asinu spiediens vai kaut kas, un tad viņi atnes visu to no doktora, lai tu gribi cīnīties. Tur ir arī, viņi taisa to white collar eventus arī, bet citādus ultra white collar eventus. Tas tie kā biznesmeni vai kaut kurie, vai draugiem, ko nomira no kaut kas no vēza vai kaut kā, un viņi grib uztaisīt, kā to pateikt pareizi, lai pacelt bišķi naudu un iedot to labdarbībai. Jā. Un viņi taisas to eventus arī. Bet kopumā, kāds ir līmenis Anglijā salīdzināt Latviju vai otrādi? Kāds ir Latvijā līmenis, jo Anglijā līmenis ir ļoti augsts? Tu esi patrenējies šeit, patrenējies tur. Kas ir kopīgs un kas ir ļoti atšķirīgs? Kopīgs būs, es domāju, dažiem bokseriem ir ego. Tas būs kopīgs. Un tas ego iznīcināt citādus bokserus, kuri var būt labāk par viņiem. Bet tāpēc, ka viņi atnāc un sparingo, zini, tā normāli, tā, ka tu, draudzīgi sparingi, zini. Tāpēc tā arī kā Tailanda viņi taisā. Tādi, labi sparingi, nevajag viens otram tā galvu šķaidīt. Ka tu atnāc mājās un ko tu no tiem sparingiem ieguvi, galvas sāpi un tikai atveri to un iet paracetamolu. Priekš kam tādi sparingi ir vajadzīgi? Un tas ir, es domāju, tas ir vislielākais minus boksā, kad viens grib pierādīt kaut ko citam sparingos. Un tas ir, es domāju, kas visur, tas nav labs. Tas ir Anglijā arī vienos džimos ir. Un es arī aizbraucu vienreiz sparingot ar Chris Eubank Jr. Bijuši IBF čempioni. Jā. Kurš pēdējā cīņā zaudēja Konoram Benam, jā. Un viņš arī saka, zini ko, viņš tev strāzi ielīcā ringā. Viņš saka, ko tu dari? Viņi atbrauca iemācīties. Un tu taisi no viņam. Tev taču ir tāds līmenis, kur tev vajadzētu zināt, kā... Kas ielic ringā? Viņa treneris? Viņa tēvs. Chris Eubanks vecākais. Jā. Bet tas jau bija ļoti sen, jo viņa ar tēvu nesadarbojās ļoti sen, jau ilgu laiku. Jā, tas bija man, kad es tikai sāku boksēt ar to visu. Jā. Tā tu esi boksējis ar Chris Eubanks. Kāds viņš ir cilvēks? Labs. Kā cilvēks viņi ir visi labi, bet dažreiz tas ego ir ringā. Jo viņš jau tāds ir zīmolis, viņš tāds vidēkās ļoti inteliģents, bet viņš tomēr ir tāds āršķējs. Jā, viņš ir tā, viņš ārpus ringa ir ļoti labs visu, bet ringa kā iekāp, viņi bišku dažreiz ir kā zvēri, zini? Un es saku, ej, piebremzē, davai iemācīsim viens otru, kā var pastrādāt. Un tā. Ar kādiem vēl top bokseriem tu esi sparingojis? Daniel Dubois. Tie divi dažādas savas divīzijas. Vienalga, tur jau tā lieta sparingos tev vajadzētu. Es dažreiz arī sparingoju, kuri ir zemāk nekā mani, jā. Danny Brodman no Anglijas, jā. Viņš tagad ir arī viņam 4-0 vai 5-0 tagad. Viņš cīnās 60 cikiem kilogramiem. Bet es arī ar viņu stājos pāros. Tāpēc, ka viņš ir ātrs, tu strādā uz citu darbu, zini? Kā visi domā, ka sparingi vajadzētu sist viens otru. Nē,
Dažreiz sparingi tev vajag pakustīties, skatīties, kā ir ātri sitieni viņam iet. Bet tāpēc, kā boksā, tieši profesionālā, ir dažādi bokseri tavas svarā. Ko tur patīk par Danielu Dubois? Kad tas bija? Kad tu pie viņa biji tajā kempā? Mēs bijām kopā ar diviem brāļiem Savdonas, atceries? Protams. Nu, vot, mēs bijām kopā ar viņiem. Tas bija ļoti sen, jā. Ļoti sen, tas bija 2017, 18, es domāju. 18 vai 19, jā, kaut kur tur. Mēs trenējamies, es atbraucu pie viņiem uz kampu. Mēs trenējamies Jūrmalā? Jūrmalā, jā, tajā skolā, veca skolā. Es zinu, kur tas ir. Jā. Pats esmu tur bijis. Jā, mēs tur trenējamies uz mēnesi, pēc tam es atbraucu atpakaļ, un viņi atbrauca un viņi trenējas Peacock Gymā. Un es atbraucu arī uz Londonu, no Southampton, un es saku, nu, davai es atstāšos, un patrenēšamies vēl te 2 nedēļas. Un tad mēs tur trenējamies, tur bija tas Turku Tysons arī bija, Daniel Dubois tur bija, un jā, mēs tā visi kustamies. Mums bija 3 ringi, un tu aizēji no viena ringa uz otru, un tā, un tā, un tā. Un arī es biju cik? Es viens biju 80 kilogrami, viens bija 100, viens 91. Es biju vismazākais tur. Un Denis arī manā svarā. Un mēs tā visi kustamies un trenējamies tur kopā. Ko tu atceries par Danielu Dubois? Nu, kā tie sparingi bija? Kas bija sarežģīti un kas bija varbūt... Kas bija varbūt pārspīlēt, jo, nu, visi zina, kas ir Daniels Dubois tagad, bet toreiz jau viņš bija talants, viņš bija ļoti jauna, ļoti agrā vecumā ienāca profos. Tajā laikā viņam bija 19 gadi, es domāju, kaut kur tā, 19, jā. Viņš jau bija tās liels. Viņš vienmēr bija liels. Jā, un es atceros, tu pacēl rokas un tevi visu aizmugurē puš. Jā, tu nevarēji piestāvēt. Viņš saka, es te nepastipru, es saku, nē, bet tu ar svaru ieej iekšā. Un tā mani bumba atpakaļ. Viņš roku pietur, es saku, kā pie tiem pienākt. Un tad es saku, uz ātrumu strādāt. Un tad viņa treneris teica, jā, davai, tu uz ātrumu. Ko viņš toreiz strādāja? Maguiganu vai viņš toreiz bija jau kaut ko vai? Nē, viņam bija, kā viņu saucā, tas... Marks vai Mats bija treneris tajos laikos no Peacock Gymā. Tas bija pirms Maguigana viņam bija. Man liekas, ka Maguigana viņš diezgan sāk, viņš bija vecā, man liekas, es varu kļūdīties, es varu precīzi neatceros, jo viņš pēc tam nomainīja, un tad viņš aizgāja pie Dona Čārlza, Čārls tagad ir prom, Čārls ir prom, tagad... Eriks arī bija Timoņans no Latvijas, un viņš tur trenēja, viņu arī palīdzēja, viņš ir Peacock Gymā arī kā viens treneris, jā. Jā, es zinu, ka mums īstenībā ir vairāki Latvijas džeki, par kuriem mēs maz esam informēti, kuri strādā kā treneri. Jā. Mēs esam dzirdējuši par daudziem bokseriem, kas Anglijā bijuši, labi sev parādījuši, un tādu mums īstenībā ir neskaitām, nu, gribētu teikt, viens no jaudīgākajiem bokseriem, kas Anglijā kādu laiku pavadīja, tas bija Jānis Černovskis. Es dzirdēju. Jā. Un tās džeks bija baigākā mašīna. Jā, pēc tam bija arī labi sevi parādīja Pakumēka. Andrejs, viņš jau ilgi, viņš jau dzīvoja Anglijā. Nu, viņš cīnījās, bet latvieši daudz ir cīnījušies Anglijā, bet es domāju, ka tur dzīvoja un vietas izbaudīja to visu atmosfēru un to savstarpēju konkurenci. Ja Latvijā šeit konkurences nav, tad tur uz vienu vietu ir kaut kā 1000 cilvēku. Tāpēc ļoti interesanti, kā tu tur nonāci, jo tomēr atkal uzsvēršu to vecumu. Tev ir 34 gadi. Tādi Jaroslavi, kā tu Anglijā ir miljons. Kā tu nav? Nav. Miljons. Es esmu viens tāds. Nē, jā, bet es domāju, ka tā izvēle ir. Tur jaunāks var atrast un tā. Kā tu tur vispār esi tā nošilierējis, ka tu peldi tu pa virs? Nu, tāpēc, ka es sāku, kā visi sāk no zemes, un es esmu normāls cilvēks. Es nekad neesmu tāds, ka, tu esi tur, es pēc tiem neatnākšu. Es visiem visu laiku gribu palīdzēt, pastumt viņus augšā, un es domāju, ka ar to visi sūt man to enerģiju, un es pa bišķiņam, kā viņi sauc, kurš gaida, sagaidīs. Un es trenējos tik daudz, 4 gadus trenējos bez cīņas, katru dienu, pa 4 gadiem, nevienu cīņu neesmu aizvadījies. Un nebija ne cīņas, es arī negribēju to white collarus ņemt neko. Kāpēc nebija cīņas?
Tāpēc nevarējām uztaisīt to licenci vienā gadā. Pēc tam Bet kaut kas tur sarežģīts? Kāpēc tu Mēs gribējām- brauc Latvijā licenci taisīt, un kāpēc tu nekārto Mēs- licenci Anglijā? gribējām Anglijā uztaisīt. Viņi saka, man minimum tajos laikos vajadzēja minimum 10 vai 20 amatieru cīņas. Ā, Pēc tam tur ir tikai par smadzenes to rezonanci, magnetisko rezonanci 700 iemaksā. ā. Tas Man- ir gan tās kritērija, gan tā maksa, domāju, tas tev un atturē. tu nevari atvest, es saku, es tad braukšu uz Latviju, uztaisīšu to un atvedīšu. Nē, mēs tevi sūtīsim pie mūsu doktoriem, ko mēs gribam. Es saku, nu man nav tik daudz naudas. Tur pa licenci jāsamaksā tik, tu. Karoči, man Kreigs viens mans draugs, no džimā, viņš tagad uztaisīja, viņi viņam sūtīja pie ārsta 3 reizes. Viņš saka, viens ārsts saka, bet tev viss normāli, jā. Bet, un uz konsultāciju, davai vēlreiz atbrauc. Un viņš tā brauca, maksāja naudu, ne par ko. Un kopumā viņš samaksāja 3000 par Ok. licenciju uz 1 gadu. Jā, bet tagad tev jau ir nākamā cīņa, 5. profesionālā. Jā. Gribētu teikt, nosacīta jubilejas cīņa. Kā tu nonāci pie King of Kings? Jo šī ir organizācija, gribētu teikt, viena no populārākajām Baltijā un arī ārpus Eiropas To kontinentā ir es gribu pateikt, Zutis, paldies. Tas bija es iepazinājos ar Zuti no manas pirmas cīņas. Mēs vispār ar Zuti iepazināmies internetā. Es saku, ka es braukšu uz Latviju, uz to pirmo cīņu, tā un tā. Un viņš saka, es zinu, kā bokseri ir. Viens bokseris, otram bokserim ir brālis. Viņš saka, davai brauc pie maniem. Es saku, un es nevaru tā atbraukt, es tevi nepazīstu neko. Viņš saka, davai, nelamājies, davai brauc. Atbraucu, iepazinājos ar viņa sievu, ar viņu. Viņš man iedod atslēgas, jo tu dzīvo pie maniem. Es saku, nu davai, es iedošu tev naudu. Viņš saka, nē, davai ar savu naudu, ēdienus nopērci un jau. Tu man tikai, tu te dzīvosi, un es no tev 1-2 lietu prasīšu. Es saku, ko? Suņus izvērt. Es saku, nu, protams, es mīlu taču suņus, man pašam ir 2, viņam ir 2 suņi, un es atbraucu kā no mājām uz māju, zini. Un uz tā pa bišķiņām viņš redzēja, kā es cīņos, kā es trenējos, kā es visu to, nu, gribu kaut kur ienākt. Un viņš saka, zini ko, tagad būs KOKs, davai uztaisīsim cīņu. Bet pats atmeklē pretinieku. Tad es atradu to Angli, atvedu viņu no Anglijas te un parādījām normālu cīņu. Un viesam iepatikās. Un Donatis saka, ka bija laba cīņa. Davai, sākam strādāt. Un tagad Xiaomi arēna, kas ir lielākā platforma Latvijā, kāda vispār ir iespējama. Jā. Kā tu to uztver? Tas ir tāds saviļņojuši, tas nav tavai karjerē tāds, nu tiešām tāds baigākais kāpums, jo iepriekš tu tādos, gribētu teikt, ļoti šaurās telpās esi startējis. Un tagad tāds bankš uzreiz arēna Rīga, jeb Xiaomi. Nu, atkal, mēs ne pa vienu dienu tur atnācam. Nu, klausoties tev, saprotu, ka tu ilgi esi briedis daudz kam. Ilgi nācu pie tā, un es esmu ļoti, kā to pateikt, ļoti apriecināts, ka man ir tāda šanse iet tur, un es tagad ir vēl lielāka motivācija parādīt vēl labāk cīņu. Es nezinu, ka tu arī, man ir kā tāds liels džams, bet es zinu, viņam vajadzētu būt. Zini, ka tu ej Bet pie... tev jau nav laika. Tev nav laika, Nav. tev 3 gadi ir. Nu jā, Tev 3 gadi. Ja citam ir bijusi, teiksim tā, viņš izgājis amatieru, pilnvērtīgu karjeru, pēc tam viņš profos laicīgi ienāca, viena cīņa, otra cīņa, tad tev ir, principā, tagad ir jāsprinto. jā, Lai tu iekļūtu reitingā, attiecīgā vietā, lai kāds par tevi izrādītu interesi, lai tev nebūtu jāaicina pretinieki, lai tevi aicinātu, jā. lai tu nekļūtu par journeyman un visu to Tu jau varētu tā sakāt. lieta, es negribu kļūt par journeymanu vispār. Man jau bija piedāvājumi tā. Es saku, naudu es pats varu nopelnīt. Ir darbs. Bet ar savu veselību riskot, pelnīt to, nu labi, ieguldīšu, iemaksāšu tev 10 štukas, jā, 10 000 eiro. Nu, ja tev salauzīs degunu vai aci vai kaut ko, nu ko tev? Pēc tam 2 mēnešus tev rehabilitācijā, pēc tam nezini, ja, ka tev būs flashbacki no tās cīņas, ja tu varēsi vēl iekāpt tajā ringā. Tāpēc es labāk stāvajā līmenī, pa bišķiņam,
iekāpšu, bet tās līmenis vajag ātri izaugt. Tu jau tā lietā. Bet cik tas ir reāli? Cik tas ir reāli izaugt? Viss ir reāli. Jā. Cilvēki ir vienādi. Tu mani noskūsti, man ir sarkanas asinis liekas. Un tev tāpats. Vienam tāpats. Es saku, jā, ka es nebūšu tik talants bokseris. Vai es zinu, ja es vienu iemetīšu iekšā, jo beigusies cīņa. Man ir ļoti stiprs pančs. Par panču tur vēl droši vien varētu pretinieks tev pastāstīt, bet kas būs tavs nākamais pretinieks? Vai ir zināms? Ja, tagad vēl nav zināms. Bet ir kaut kādi vārdi, starp kuriem ir jāizdara izvēle? Vēl nē. Pat nav tas. Viņam ir, bet viņi man negrib teikt. Ja viņi saka, mēs tiksimies pirmdien un visu to aprunāsim, apskatīsimies, ko varam paņemt un to. Es gribēju cīnīties par European Boxing Union titulu, ja? Bet kā es zināju, viņš pieprasīja par daudz naudu. Tā federācija. Vai tas pretinieks? Pretinieks, nevis federācija. Pretinieks, tāpēc, ka viņš ir no Vācijas, un es zinu, ka vācieši, viņi ir daudz ko, viņi to rekordu sev tev taisa. Pātru. Labi, tā jau ir visās valstīs. Jā. Tur jau viss ir atkarīgs no kaut kāda cilvēka. Anglijā pilns ir sataisītie džeki. Protams, un es viņam piedāvāju, es redzu, ka viņam 10-1. Es viņam piedāvāju. Viņš saka, jā. Pēc tam paprasta naudu, pa daudz. Es domāju, no sponsoriem moš, ka dabūsim tur var savākt kopā. Un pēc nedēļas viņš saka, nē, tas ir risks. Es saku, jā, tu esi boksā, vajag riskot. Tur jau tā lieta. Ja tev būtu piedāvājis kaut kas tops, tad jā, tu risko ar savu veselību. Tur jau tā lieta. Man bija tā cīņa, man piedāvāja ar, kā viņi sauc tos, no Holandes, tas ar baltiem matiem. Viņš ar savu meiteni iznāca visu laiku ringā, ar savu mazo meitu. Viņi dejo. Kraus? Jā. Ar Krausu, Tas jau bijušas kickboksers. Jā. Man piedāvāja Albert Kraus. Jā, man piedāvāja ar viņu cīņu. Es saku, viņu vēt, un man ir tā cīņa būs pātri. Es saku, es to cīņu neņemšu. Un man arī labu naudu piedāvāja, cik 8000 funtus. Es saku, nē. Man vajadzīgs arī savs rekords, un tas līmenis ir par ātru tur skriet. Jāpaskatās, kā tad bija pareizi tam čalim vārds. Man liekas, tas bija Alberts, jo viņam ir tēvs. Pēdējā cīņa viņam bija ar Angliju, bet tas Anglis ir no šēnes. Viņš trenējas te Olimpiskajā centra Rīgā. Šīs žaks? Jā. Man pirmais, kas nāk prātā, vienmēr ir Alberts Kraus. Nē, tur bija vēl viens Kraus. Es domāju, ka viņa dēls. Iespējams. Jā, es zinu, ka viņam ir, tas ar meitu arī ir, jā, viņas vēl ne... Jā, un viņam bija pēdējā cīņa, viņš Gradus trenējas ar Kraus. mūsējiem. Gradus Kraus. Jā. Boks Pro, 9-0, un pēdējā cīņa viņam ir, viņam ir Scotts Forest toreiz. Jā, Scotts Forest, taču jā, teica, viņš viņš te trenējas ar Anglis, mūsējiem. jā, trenējas. Pareiz, jā. Ok. Es to nepaņēmu, un viņš paņēma aizbrauc. Jā. Bet, ok, tu nezini pretinieku. Bet vai ir plānots iziet no 4 raundu formulas un pāriet jau nākamajā līmenī, pirms 6, 8, 10? Tas būs točno, bet es nezinu, būs šitajā cīņa, 6. Kaut kad jau būs, bet, jā. Bet kas plānojas? Es saku, esmu gatavots uz jau šito cīņu 6 raundus. Bet kas tev to nosaka? Cik tu raundus? Kas tev ir treneris? Tev ir treneris vispār? Tagad jā, tagad ir jauns treneris, visi viņu tagad zinās, viņš ir jauns, viņš ir jaunāks par manīm, bet viņš ir kopā komandu ar Normandu Venbergu. Andrejs. Dvarenberg. Jā, tur ir tāds Andrejs. Jā. Jā, viņš ir mans kā draugs no Vangažiem, no bērnības, un viņš pabeidza to treneru skolu SPCA un viss. Un es saku, davai uztaisīsim komandu, un tev būs boosts, un man būs boosts. Un tu, kā jauns treneris, savāksim tev jaunus klientus, moš, ka tev aizlidos pēc tam boksā, tev profesionāli boksi nāks pie tevīm un tā.
es esmu tāds, kā to pateikt, es gribu visu laiku visiem palīdzēt. Ja es būtu atnācis pie viena trenera, kur viņu visu zina, un tā, un tas nebūtu kā jaunums. Ja? Bet kā mēs uztaisīsim tagad ar Andreju, kā viņam ir cik? Viņam ir 30 gadi tikai. Ne, muškā arī mazāk. Viņa 98. vai 99. es neceros. Tas būs kāds muškā šoks citiem. Kā arī tāpēc, kā dažreiz es redzu zāles, jauni treneri atnāk, un tie, kur ir jau veci, ja, viņi negrib to jaunu skolu paņemt. Ja, un Bet kā tu nonāci pie šitā trenera? Kā tu saprati, labi, jūs esat pazīstami un tā tālāk, taču ir jāuzticās, tas ir nesen, cik saprotu, tā sadarbība izveidojās. No kad es pagājušajā reizi atbraucu, palīdzēju Kristapam Zutim pret zīles cīņu. Es biju kā viņa sparring partneris, palīdzēju viņam, un es trenējos ar Andreju. Un man patika, kā viņš tur, es esmu krēlis, un patika, kā viņš tur ķepas, un kādas darbības viņš do, un viņš visu laiku stāv tev blakus, teiks to un to un to. Es dažreiz biju ar treneriem, davai, to tev vajag izdarīt, jo. Un viņš aizēja kaut kur, un tu viens palīgs zālē, un priekš kam tās. Es varu tādu pats trenēties. Ieliks čatā GPT, ko man jāizdara, un darīt. ChatGPT daudziem palīdz, bet klausies, ka tu esi Anglijā. Viņš tev arī turpina dot norādījumus, kā tev atrast? Norādījumus, viss. Mēs jau sākām decembrī. Un man jau no decembrī aizēja, to mēs darām. Viņš man sūt, ko man vajag uz mājas uztaisīt, viņš man sūt, cik man jāskrien, cik man sprintus jāuztaisā, cikos man jāiet gulēt, un tā, viņš visu laiku man vajag sūtīt viņam manus pēc treniņa arī šitos. Datus, visu man viņam jāsūt. Visu laiku, kā es jūtos, mēs arī ejam pie doktora, paņemam manas asiņas, iedējam. Viss ļoti nopietni. Visu tas ir nopietni, Viņš arī pienāk tā, kā profesionāls arī. Nevis tā, kā dažreiz citi treneri, davai, aizējam tur, maško uztaisīsim, maško ne. Viņš arī zina, ka viņam ir šitais būs pirmais tās lielais gājiens ar profesionālu boksu. Tāpēc, kā viņš visu laiku bija kā otrs treneris, tā palīdzēja Normundam, tāpēc dažreiz pēc operācijas vai kā Normas nevarēja turēt ķepas vai kaut ko. Andrejs bija tur, Ralfu trenēja, Bogdanu turam ķepas un to. Viņam ir jau tāds pieredze ir jau. Tu jau tā lieta. Tu pieminēji šos te slavenos bokserus, Ralfu Vilcānu, Bogdanu Soboju. Tavs top 5-nieks šā brīža Latvijas labākie bokseri pound for pound. Latvijas, ja? Tikai Latvijas. Piektā vieta. Es nevarēšu pa vietām uztaisīt, bet... Nosauc man top 5-nieku, tavuprāt, labāko šā brīža boksers. Točno tur, viņi nav var šajā brīžā. Bet no aktīviem. Jaroslavs Rezebergs ir tajā top 5-niekā? Es nevaru tā pateikt, tāpēc, ka es necinos te... Es esmu otrais Latvijā. Savā svarā. Bet pound for pound. Pound for pound, es domāju, man patīk, ka viņš nav profesionāls tagad, bet Nikita Prahovskis, viņš varētu būt labs. Bet vajag pa profesionāļiem parunāt. Jo, ja mēs ieliksim vēl visus šos amatierus... Tad mēs iesim točno Ralfs. Ralfs točno tur ir. Bogdanu arī ieliksim tur. Kā Latvijas bokseri. Kaut viņš ir Ukraiņas, bet viņš trenējās no Latvijas, aizēja arī no Latvijas, ar Latvijas karogu arī viņš ieja ringā. Labi. Pēc tam Ričard pabeidza savu karjeru, Bolotņiks. Evgeņijs Aleksejevs? Tas točno, tas Ženja točno iet iekšā. Un mums vēl bija... Milans Volkovs? Jā. Un kurš mums vēl viens bija? Mums ir vairāk, mums ir joprojām boksē Frans Rozentāls, Emils Špīs, Oskars Grosmanis. Mums ir ļoti daudz. Grosmanis boksē profesionālos? Jā. Tad viņu ieliksim iekšā. Top 5-nieks. Tas ir tas tavs top 5-nieks, neparādot vietas. Neparādot vietas. Tāpēc, kā viņi ir mani draugi arī visi. Un boks ir kā liela ģimene.
Ar kur no viņiem tu gribētu uzbuksēt cīņā? Ja būtu tāds, tāda nepārvaram iespēja, ka tev vienkārši nav varianti. Jo es esmu vienmēr bijis pretinieks tam, ka Latvijas boksē, ceļš, ka tu esi kaut kādā līmenī, ka tev ir jāiet starptautiskajā arēnā, bet tu tā vietā cīnies ar savējo un viens no viņiem zaudē. Pasparingot точно ar visiem vajag. Bet pacienīties, ar Rafu, bet viņš ir mans ļoti labs draugs. Kā ir draugu boksēt cīņā? Ja, tas ir reāli vai tu no tādas cīņas atteiktos? Es atteiktos no tās cīņas. Lai tā vajadzētu būt ļoti liela nauda. Pa naudu draugam varētu iesist? Kā iesist? Mēs abi divi apsēstos ar viņu un sarunātu. Mēs ejam cīnīties. Pagaid, klausies. Kā tu vari sarunāt? Piemēram, lielās profesionālās cīņas lielākoties ir sankcionēts ar totalizatoru kantoriem. Tagad tu saki, mēs sarunāsim. Nevis tā sarunāt, bet ar naudu dēļ sarunāt. Cik mums naudu iedotu, lai mēs piekrītu cīnīties. Okay. Es domāju, sarunāsim rezultātu. Nē, es vispār tādas cīņas neielidošu. Vispār. Klausies, mēs daudz ko esam parunājuši un tā tālāk. Žēl, ka nav zināms konkrēti, kas tev būs pretī, bet zināms ir tas, kurā datumā ir cīņa? 21. februārī, Ksavjomī arīnā. Tu būsi jau Latvijā, vai tu līdz šim brīdim uzskati? Es tagad, kad atbraucu, es jau no 6. esmu te un būšu līdz beigām februārīm. Ko tu dari tagad bez boksēšanās? Tagad trenējos. Tu savu darbu, to apsargu darbu nedari. Tad šobrīd tev ir atvaļinājums. Jā, ir atvaļinājums. Bez algas. Jā, bet tāpēc, ka man apsargu firma ir mans sponsors. Tur ir jau bišķiņ. Tu atsit jau kaut ko apakaļ. Jā, kaut ko ir. Viņš zina, ja man kaut ko vajag, viņš atsutīs. Okay. Jā, tāpēc, ka mēs esam vislielākā firma Anglijā par apsargiem. Okay. Jā, un tur viņi ir darbojamies labi visu laiku. Viņi zina, kā es nodarbojos ar sportu visu laiku. Viņi arī Anglijā iz manam cīņam uz tiem amatieriem. Bet varbūt stulbs jautājums, pārtraucot tevi. Šī te firma būs apsarga arī tavā šeit arēnas cīņā? Jo, ringā iekāpt kopā ar apsargiem vienmēr liekas interesanti. Nē, es piedāvāju viņam atbraukt, bosam un tam. Nē, bet būs cilvēki no Anglijas atbrauks. Jā, pāris cilvēki no Anglijas būs. Un ar mani kāps ringā mani draugi, kuri mani palīdz ar treniņiem, kuri man palīdz ar manu mentālas veselību. Jā. Tie būs man blakus visu laiku. Novēlam tev gadāmajā cīņā uzvaru, panākums, un lai tu nosvini šo te savu lielāko cīņu arēnā Rīga, tagad Šaumī arēnā, ar 5. panākumu pēc kārtas, kas tevi noteikti pacels kaut kādā pozīcijā, kurā mēs nezinām, jo nezinām vēl pretinieku, bet, dārgie draugi, dārgie skatītāji, pērkam biļetes, atbalstam Jaroslavu, atbalstam citus Latvijas boksers un sportistus kā tādas, jo arēna būs piepildīta ar daudz labiem sportistiem. Jā, būs labs šovs, būs labi. Tur būs Jevgeņijs Aleksejevs, Milans Volkovs. Stāsts būs Makarenko arī būs, viņam būs amatieru cīņa. Tur Kristapa Zuša būs pēdējā cīņa, tas ir last dance viņam, jā, tāpēc, ka viņam izauga dēls. Jā, un es... Pēdējā cīņa viņam. Un tu esi krustēvs? Es esmu krustēvs, jā. Tur mēs iekāpam ringā, nevis, ka mēs ienistam viens otru, bet tāpēc, ka mēs mīlam sportu un gribam parādīt visiem, ka sports nav politika, nav nekas, sports ir mīlestība. Tieši tā. Ar šādiem pozitīviem vārdiem atvadamies no jums, dārgie skatītāji. Paldies, Jaroslav, ka atradi iespēju parunāties un gaidam tev ringā un tiekamies arēnā. Paldies, ka piestāci mani. Čau. Visu labi, čau.